mēs iesaldējam visu, kas šīm sankciju sarakstā iekļautajām personām ir. Tas nozīmē iesaldēšana, ka personas nevar rīkoties nekādā veidā ar aktīviem, kas tai pieder, tai skaitā nevar pārdot vai kā savādāk citādāk izmantot preces, kas tai ir. Nevaru stāstīt, kā es teicu, detaļas, ko Latvija ir darījusi vai nav darījusi. Tā visa ir ierobežotas pieejamības informācija, kas notiek tikai diskrētās sarunās ar Eiropas komisijas kolēģiem, Briseles kolēģiem. Varu apliecināt, ka mēs iesniedzām ļoti plašu piedāvājumu sarakstu gan par ēnu kuģiem, gan par ekosistēmu, par finanšu darījumiem, par citiem, arī par individiem, bet es nedrīkst nosaukt nekādas detaļas par to.